Lūdzu, Silkungs. Jā. Man ir tāds jautājums vienai no Maskavas trijūgu partijām. Mēs zinām, ka mums ir saskaņas centrs, mums ir par cilvēktiesībām vienotā Latvijā un par labu Latviju. Jums ir tāda ļoti interesanta saistība ar šīm pārējām divām nosauktajām partijām. Piemēram, PCTVL sarakstā ir tāda čas galvenā redaktore Zagorodska, jums valdē ir Šeņins, šī laikraksta izdevējs, jums ir kopīgs finansētājs Esterkins ar saskaņas centru, un jums ir bijušais Putina kolēģis izlūkošanas laikos Savickis valdē. Un tad man ir jautājums tāds, kā jūs varētu pakomentēt šādus te spilgtus personāžus, jūsu savstarpējo saistību, un kā tas iet kopā ar jūsu reklāmās drilēto saukli, ka jūs aizstāvat Latvijas intereses? Jā, jums bija viena kļūda tamī, ko jūs pieminējāt, jo Ksenija Zagorodska nav PCTVL, bet ir mūsu sarakstā. Tur, jā. Šiem te politiskiem spēkiem... Vēl jau interesantāk. Šiem politiskiem spēkiem, PCTVL, saskaņas centram un mūsu politiskiem spēkiem, man īstenībā būtu pat nevajadzētu īsti atbildēt uz jūsu jautājumu, jo jūs uzstādījāt kaut kādu tādu dīvainu frāzi par Maskavas trijūgu partijām. Tā kā mēs nekādā gadījumā nejūtamies un neesam nekāda Maskavas trijūgu partija, līdz ar to man pat nevajadzētu atbildēt uz šo jautājumu. Ja jūs jautātu par mūsu politiskās partijas valdes locekļiem un par mūsu cilvēku, kas ir mūsu politiskās partijas valdē, ir mūsu deputāti kandidāti, ir cienējumi, godīgi ļaudis, uzņēmīgi cilvēki, kas strādā. Beidzies jūsu laiks. Lūdzu, jautājums bija visām trijām partijām, cik es saprotu, jā? Nē, jautājums bija galvenokārt viņam, bet jūs arī varat atbildēt. Arī būs interesanti noteikti. Tad, lūdzu, ķeramies jūsu jautājums. Bergerkungs, lūdzu. Jā, teiksim, ļoti dīvaini klausīties par jūsu, teiksim, tādas sakarībām, teiksim, ar Krieviju vai Maskavu attiecību uz saskaņas centru. Tas, ka mūsu Es ļoti atvainojos, pašlaik nav diskusija, bet jūsu brīdis uzdot jautājumu kādam no klātesošiem. Jā, lūdzu, Bergerkungs, dariet tā, lūdzu. Kungām es labprāt uzdot jautājumu, teiksim, jūs pirmā vieta nostādījāt, teiksim, nacionālo jautājumu, vai, teiksim, tomēr šajā krīzes laikā nebūtu vairāk jārūpējas par labklājību, par valsts ekonomisku attīstību? Jā, jūsu problēma ir tā, ka jūs nesaprotat, kas ir nacionālais jautājums un kas ir nacionālās intereses. Nacionālās intereses pēc savas būtības jau ietver gan etniskās lietas, kultūras lietas, gan arī ekonomikas lietas. Mēs nevaram runāt par tautas interesēm, izlaižot tādu jēdzienu kā ekonomiskā labklājība. Līdz ar to gluži loģiski, ka tas ir pirmais jautājums, un tieši tādēļ, ka šādas nacionālas domāšanas līdz šim nav bijis, mēs arī esam nonākuši krīzē.